Labrīt, no rītiņa ir 10. februāris, kaut kādi 10 no rīta. Būs superīgākā diena, ārā ir mitrums, siltums un Camino del Rey, uz kuriem es braucu. Buongiorno! Hola! Jā, meitenes lūrkājas, tā es ierakstu. Un būs riktīgi superīga diena. Nu ko, mīļie? Smidzina lietus, bet mums jābrauc uz Camino del Rey. Ja. Nu, mīļie, līst lietus, un mums nav variantu. Jābrauc uz Camino del Rey. Un tur redzēs uz vietas, kas ir. Nu vēl piedāvu nepareizi aizbrauc, jā. Esmu nonācis Camino del Rey, karaļa ceļā, un kā tikko man pateica, es esmu viens no bīstamākajiem ceļiem, gājēju ceļiem pasaulē. Nu, redzēsim, kā būs. Būs jautri. A little bit scary. Just a little bit. Just a little bit. A little bit.
Nu, bļāviens kaut kā šitā te. Nereāli. Nereāli. Šitas ir priekš manis. Jopcik, popcik. Man te no augstuma tā kā bišķīt bailes ir. Nu, iepriekš nebija tik bailīgi kā šitam te. Caminito del Rey, tikko noiets ir tāds rezumē, baigi skaisti. Varena daba, vieta, kur tektoniskās plātnes ir sagājušas kopā, sabučojušās un izslējušās vertikāli. Tiešām spēcīgs skats un bišķiņ arī bailīta uznāca, kur bija stikla balkoniņš un tad ir tiltiņš tāds režģēns. Video jūs jau redzējāt. Šobrīd dodos pretējā virzienā prom no Rondas uz Valencijas pusi vienā viesnamiņā laukos, čīsta laukos, un mazliet atpūtīšos, jo 2 dienas fiziska slodze baigi pa daudz šobrīd ir. Gribās atpūsties un vienkārši tā bezsakrīgi pabizināties emociju, bezmērķīgi, vienkārši pabraukšu, tur atbraukšu atpakaļ, atpūtīšos, atkal aizbraukšu, kaut kā tā kā. Caminito del Rey ir noiets, un tagad sākās cits brīnumpilns brauciens. Paskaties, kas pa skaistumu šitam te, vai ne? Nu kā par spīti, tagad ir sākus spīdēt saule. Principā varēja Rondā palikt iespējams, bet kas to būtu domājis, no rīta bija briesmīgi apstākļi un pagāja 3 stundas, viss atkal baigi labi, bet nu mainās jau visu laiku. Tāpēc nolēmu braukt 3,5 stundas garā pārbraucienā uz citu vietu, 300 km. Nu tev redzēs, kā būs. Nu šitien viens pamatīgs dambis. Bet nogurums ir milzīgs. Bet zini kā, es apsēdos uz motu, sāku braukt un pilnīgi tā kā pamodos uzreiz, asins uzbangoja un viss forši prieks parādījās baigais, jo 2 stundas noiet, pat vairāk 2 stundas gājā. Tas nav tāds viedus darbiņš. Pa kalniem augšā lejā mazu, kā saka, adrenalīnu un bailīšu elementu. Nu, tā kā manā pusē bija baigi foršais laiciņš, es skatos reku no tās mūsu ielejas ir izbraucot ārā atkal mākoņi, bet nu sola līdz manam gala mērķim Rambla Honda tā vieta saucās Carpillo for Elementos, kaut kā tā. Lauka mājiņa, kā viesnams. Un man jāpaspēj līdz 8. Saimnieks lūdza būt ideāli, ja līdz 8 paspētu. Nu, galvenais, ka neieskrieties par daudz, jo akmentiņas sīk uz ceļu ir. Jo pēc 2 stundas staigāšanas bļāviens, cik forši braukt atkal. Klausies, tagad ir baigais sānvējs, riktīgi purina, spiež uz vienu sānu, līdz ar to
Jācīnās pretī! Nu, ko, mīļie, esmu nobraucis 300 km gandrīz. Parādījās, kad es izbraucu 200 km, brauciet tikai taisni. Tas bija kruta. Šī vieta ļoti atšķirās no iepriekšējās. Te ir tādi smilšaini kalni ļoti daudz. Un esmu nosalis, izmircis, jo īstenībā nenormālākais lietus bija. Nevis nenormālākais lietus, bet lietus bija, bet viņš bija ļoti ilgi. Visus praktiski 200 km es braucu pa lietu. Un bija tā, neforši, nepatika. Pavisam 5 minūtes palikuši un būšu mājās. Nu, tā sauc šo vietu, kur es palikšu par nakti. Nu, vispār šitās mazās baltās pilsētiņas ir brīnišķīgas. Naktas stundās ir baigais skaists. Šonakt braukšu mājās, gulēšu, atpūtīšos, nekur rīt nesteigšos, pavizināšos vietēju apkārtni, baudīšu, nu kaut kā tā. Jā, vienīgā problēma, es neatradu, kurā vietā, tumsā, pirms tumsiņas neatradu, kurā vietā tālās gaismas ieslēgt. Rezultātā braucu tuvām, bet viņš pietiekoši labs, un ka vajag, tad es uzspiešu podziņu, kas ar pamērķišķi. Nu, protams, sasprāca trešo ātrumu. Ar trešo ātrumu līkumā, nu, pilnīgs sviests. Nu, kā tā var darīt? Rāda rekurika mums pa kreisi ir. O, šitam te. Pa labos tā. Šitam te. Jā. Jā, tā kā kartē ir smuks grantenieciņš.